Hello everybody. First of all, I would like to thank Ms. Kilbrugger for inviting me here. I'm here in the capacity of Director of the European Educational Publishers Group. I'm not representing 20 publishers, but I am directing, you could say, the membership in 20 European countries. So I will use this knowledge later today to explain some of the situation of financing of textbooks and distribution of textbooks in other countries and in Latvia, and compare your situation, because I can hear from the press releases here in the country, there are very, very interesting things going on in the educational field. So I'll come back to that. Tātad Prevenšpēc ir Eiropas izglītības asociācijas vadītājs, un organizācijā ir 20 dalībvalstis. Un tātad viņš arī sniegs vēlāk ieskatu visos jautājumos, kuri tika minēti sākotnēji diskutējumajos jautājumos, gan par mācību grāmatu veidošanu, gan par finansēšanu. As Cynthia said already, I'm here as chairperson of EEPG, but most of all as a publishing house representative from your neighbor country, Estonia. So as we have lots of the same history and background, it might be interesting for you to know how we managed to organize our textbook publishing in Estonia. Maira Tēna tātad ir ne tikai Eiropas izglītības gādu asociācijas valdes priekšsēdētāja pašlaik, bet galvenokārt šeit viņa ir ieradusies, lai runātu, kā mūsu kaimiņu valsts Igaunijas izdevniecības pārstāvi, jo neapšaubām mūsu valstīm ir ļoti līdzīga situācija bijusi gan pagātnē. Un viņa vēlētos izteikties par to, kā tagad ir mainījusies situācija tieši mācību grāmatu ziņā, veidošanas ziņā un valsts atbalsta ziņā Igaunijā. Labdien! Lai gan mans oficiālais amats ir izdevniecības raka galvenais redaktors, es varētu teikt, ka es mācību literatūru pārstāvu, tā teikt, no visiem posteņiem, ja? Jo vispirms es esmu arī mācību grāmatu autors, galvenokārt vēsturē un arī citos priekšmetos, tātad es zinu, kā jūtos autori. Esmu arī pedagogs pētnieks, mācos doktorantūrā, var paskatīties uz šo jautājumu arī no šāda skatu leņķa. Nu, un es beidzot varu paskatīties uz to arī no biznesa pozīcijām, un vairākus gadus esmu studējis arī starptautisko pieredzi Georga Ekerta institūtā, kur ir mācību grāmatas no visas pasaules. Un līdz ar to man arī ir skaidrs, kādas tendences pašlaik valda un cik tuvu vai tālu no tā mēs visi esam. Tā kā es ceru, ka mums būs ļoti interesanti saruna, un ne tikai par šodienu, bet varbūt arī par dziļākiem filozofiskiem jautājumiem. Paldies! Labdien, dāmas un kungi! Esmu Anita Vanaga. Kā jau Purēna kungs teica, man ir ļoti līdzīga situācija. Es pārstāvu varbūt tādus 3, varētu teikt, saskarsmi ar mācību literatūru. Esmu vairāk kā 10 gadus mācību grāmatu autoru latviešu valodā un literatūrā. Pārstāvu Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju, kur mēs saucam par dzimto. Un līdz ar to man arī tā informācija par to, kā mācību grāmatas tiek izmantotas, kādas ir skolotāju atzinumi par šo grāmatu izmantošanu. Man ir gan asociācijas, gan mani kolēģi viedoklis arī par to, vai viena grāmata vai vairākas grāmatas. Tālāk esmu Āgenskalna valsts ģimnāzijas direktora vietniece, kurai ir savukārt jāplāno arī kopā ar saviem kolēģiem pēc kādām mācību grāmatām kā un par kādu naudu mēs pirmkārt tās iegādāsimies un kāda ir situācija skolā. Manuprāt, šī diskusijas rosināšana ir ļoti, ļoti vērtīga, jo nākot uz šo sarunu un aptaujājot gan Latvijas kolēģus kopumā, gan tas ir latviešu valodas skolotājs, gan arī savus kolēģus Āgenskalna valsts ģimnāzijā, dažādi priekšmetu skolotājs,
Ir izkristalizējušies konkrēti viedokļi, bet tas, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls un ļoti smags pašlaik, ņemot vērā arī, teiksim, tiesību sargājošo organizāciju nostādni, tas patiešām ir diskusijas vērts. Un tāpēc man jo īpaši prieks, ka mums būs iespēja iepazīties ar Eiropas pieredzi un tuvāko kaimiņu pieredzi šajā ziņā. Un varbūt, ka mēs arī kādu racionālu graudu atradīsim. Un vēl man tā ļoti liekas, ka varbūt šodien nemēģināsim atrast vainīgo, bet mēģināsim atrast risinājumu visām tālākajām mūsu sadarbības lietām. Paldies! Visbeidzot, Eiropas izglītības apgādu asociācijā no Latvijas darbojas apgādes zvaigzne ABC, un tādēļ lūkšu dažus vārdus bilst Vijai Kilblukai. Un tālāk tad viņa arī iepazīstinās ar šodienas galveno aktualitāti. Man ir priekšā dokuments, kur ir ministrijas pārstāvi, izglītības zinātnes ministrijas pārstāvi informējuši, ka oktobrī plānots izstrādāt melnrakstu grozījumiem ministra kabineta noteikumos par kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi. Nav bijusi nekāda diskusija ar nozari vai kāda kaut cik ticama un pieejama informācija par to, kas gaida izdevniecības, skolas un arī vecākus šajā mācību līdzekļu izdošanas un iegādes jomā. Tādēļ šī diskusija apgādam zvaigzne ABC ir ārkārtīgi svarīga, jo no tā ir atkarīga visa nozare, tās liktenis tiem, kuri ir 20 gadu garumā, tāpat kā visā Eiropā, veidojuši un izdevuši mācību grāmatas, jo mums ir jābūt skaidrībai, kad un vai mums būs jāsagriež mūsu kuģi, kādā veidā mums tas tiks kompensēts, vai arī mēs sadarbosimies kā nozare ar izglītības ministriju, lai vislabākajā veidā piedaloties speciālistiem, kuru Latvijā nemaz nav tik daudz, demokrātiski, caurskatāmi veidotu jauno mācību satura bāzi, kas ir arī digitālie mācību līdzekļi. Tātad šajā tehnoloģiskās revolūcijas laikā kopīgiem spēkiem nodrošinātu skolai visu to labāko un arī nesagrautu nozari, kura ir izveidojusies balstoties uz Latvijā pastāvošajiem brīvā tirgus principiem un demokrātiski.